Labdien! Sveicināti visi Kristiāna Handmade kanālā. Šodien tamborēsim šādu te nelielu kvadrātu motīvu, kas var būt vai nu pats par sevi kā atsevišķs elements, teiksim, trauku paliknes, vai kā daļa no kaut kā lielāka, kombinējot šādus te vairākus kopā, jūs varat uztaisīt, pieņemsim, segu. Ja? Man tieši tāds projekts arī top, kombinējot šos te krāsainos kvadrātiņus kopā ar pelēkajiem, būs taps sega vai gultas pārklājs. Tātad darbam jums būs vajadzīgs materiāls, protams, ar ko strādāt. Šī gadījumā tā būs 3 mm tamboradata. Vajadzēs arī lāpāmo adatu diegu galu ievilkšanai un šķērs. Nu tad varam sākt. Sākam atkal ar maģisko cilpu. Jūs jau droši vien zināt, ka manā kanālā var atsevišķi noskatīties video, kā šo te cilpu izveidot. Un pirmais aplis sākās ar 16 stabiņiem ar vienu apmetumu. Tātad sākam ar 1, 2, 3 gaisa cilpiņām, kas ir kā pirmais stabiņš, un vēl 15 stabiņi ar vienu apmetumu. 2, 3, 4, 5 un tā tālāk tamborējam uz riņķi, kamēr mums ir kopā ar šo te pirmo ķēdīti 16 stabiņi ar vienu apmetumu. Tiekamies rindas beigās. Esmu notamborējusi 16 stabiņus ar vienu apmetumu. Pārskaitam drošības pēc, lai raksts sanāk, lai viss izdodās. Un atkal savelkam cilpu. Un pabeidzot pirmo rindu, atrodam 1, 2, 3 atstiņu no centra, kurā savienojamies ar savienojuma stabiņu. Sanāk šāds te skaists mazs aplītis. Pirmā rinda ir pabeigta. Ķeramies klāt otrajai rindai. Otrā rinda sākās atkal ar 1, 2, 3 gaisa cilpiņām un vienu gaisa cilpiņu, kas būs starp šiem te stabiņiem. Viens apmetums uz adatas, nākamajā uzreiz stabiņā, virs nākamā stabiņa ar vienu apmetumu izadam stabiņu, iztamborējam stabiņu ar vienu apmetumu. Gaisa cilpiņa pa vidu, apmetums un uzreiz nākamajā atstiņā atkal stabiņš ar vienu apmetumu. Gaisa cilpiņa, apmetums un virs nākamā stabiņa atkal stabiņš ar vienu apmetumu. Gaisa cilpiņa, apmetums, virs nākamā stabiņa, stabiņš ar vienu apmetumu. Turpinām patstāvīgi līdz rindas beigām, lai izdodas. Esam pabeiguši otro rindu, gaisa cilpiņa un savienojamies 1, 2, 3, trešajā gaisa cilpiņā no apakšas ar savienojošo stabiņu. Otrā rinda ir pabeigta un šādi izskatās mūsu darbiņš šobrīd. Turpinam ar trešo rindu. Un šeit starp pirmajiem abiem stabiņiem vēlreiz taisam savienojošo stabiņu. Un atkal sākam ar 3 gaisa cilpiņām. 1, 2, 3. Apmetums. Un šajā pašā vietā vēlreiz stabiņš ar vienu apmetumu. Ja šobrīd darbiņš mazliet ceļās uz augšu, nesatraucieties, tā tas var būt. Turpinot adīt nākamās rindas, iztaisnosies viss un būs kārtībā. Tālāk
Starp nākamajiem 2 stabiņiem ar vienu apmetumu mēs iztamborējam vienkāršo stabiņu bez apmetuma. Tālāk starp nākamajiem 2 apmetums tamborējam stabiņu ar vienu apmetumu vienreiz. Turpat stabiņu ar vienu apmetumu otrais. Taisīsim tagad tādus kā 3 stūrīšus. 3 gaisa cilpiņas, apmetums, un šeit pat turpinam 1 stabiņš ar vienu apmetumu un otrs stabiņš ar vienu apmetumu. Sanāk, kad šeit starp šiem te 2 stabiņiem ar vienu apmetumu ir 2 stabiņi, 3 gaisa cilpiņas un 2 stabiņi. Tūlīt jūs sapratīsiet rakstu un varēsiet strādāt tālāk patstāvīgi. Starp nākamajiem 2, tāpat kā šeit, mēs tamborējam vienu vienkāršo stabiņu bez apmetuma. Un sanāk tāds tā kā 3 stūrīts, tā kā valnītis. Starp nākamajiem 2 atkal stabiņš ar vienu apmetumu, vēl viens stabiņš ar vienu apmetumu, 3 gaisa cilpiņas, atkal tepat stabiņš ar vienu apmetumu un vēl viens stabiņš ar vienu apmetumu. Starp nākamajiem 2 stabiņiem iepriekšējā rindā iztamborējam vienkāršo stabiņu bez apmetuma. Šādi te turpinam papli. Beigās es jums parādīšu, kā pabeigt šo pēdējo vilnīti, 3 stūrīti. Kopā vajadzētu sanākt 8 šādiem te stūrīšiem. Darbojamies patstāvīgi, tiekamies rindas beigās. Esam notamborējusi 3. rindu un nonākusi līdz 1. lapiņai, teiksim, tā kā puķītē 1. lapiņa. Šeit bija vienkāršais stabiņš bez apmetuma, un atkal taisam apmetumu, un šajā te 1. vietā tamborējam vienu stabiņu ar vienu apmetumu, otru stabiņu ar vienu apmetumu, un līdzīgi kā mēs esam darījuši citos projektos, lai dabūtu cilpiņu un adatu šeit augšā, mēs tamborējam vienu gaisa cilpiņu, taisām apmetumu, un atrodam 1, 2, 3 gaisa cilpiņu no apakšas un iztamborējam stabiņu ar vienu apmetumu. Un šādi te sanāk, kad adatai un pēdējā atstiņa cilpiņa ir augšā spicītē. Tālāk mēs iztamborējam vēl vienu parasto vienkāršo stabiņu šeit augšā. Un turpinam ar 4. rindu. Sākam ar 1, 2, 3 gaisa cilpiņām, taisam apmetumu, un šoreiz šajā te vietā, kur ir 3 gaisa cilpiņas, mēs tamborējam stabiņu ar vienu apmetumu vienreiz, otro reizi stabiņš ar vienu apmetumu un 3. reizi stabiņš ar vienu apmetumu. Atkal 1, 2, 3 gaisa cilpiņas. Ja šeit bija 2 stabiņi iepriekšējā rindā un 3 gaisa cilpiņas, tad šeit mēs taisam 3 stabiņus ar vienu apmetumu, 3 gaisa cilpiņus un vēlreiz 3 stabiņus ar vienu apmetumu šajā pašā lapiņā, varētu teikt, ka tā ir lapa puķītei. Šādi vajadzētu izskatīties. 3 gaisa cilpiņas, 1, 2, 3, un nākamajā lapiņā mēs tamborējam vienkāršo stabiņu bez apmetuma, lai sāk veidoties stūris kvadrātiņam. Atkal 3 gaisa cilpiņas, 2, 3, apmetums, nākamajā lapiņā 3 stabiņi ar vienu apmetumu,
3 gaisa cilpiņas un vēl šeit pat 3 stabiņi ar vienu apmetumu. Otrs un trešais. Un jūs redzat, ka šeit jau smuki veidojās stūrīši. Tāpat turpinam uz priekšu pa apli un tiekamies rindas beigās. Trešā rinda ir 1, 2, 3, 4. rinda, ja? 4. ir pabeigta. Iztamborējam 3 gaisa cilpiņas un savienojamies šeit, augšpusītē, kur mēs taisījām vienkāršo stabiņu. Savienojam ar savienojošo stabiņu. Nu, un ir pienākusi pēdējā 5. rinda. Šādi šobrīd izskatās jau pēc kvadrāta. Un 5. rindu mēs sākam ar 3 gaisa cilpiņām, kas ir kā pirmais stabiņš ar vienu apmetumu. Tātad 1, 2, 3 gaisa cilpiņas, apmetums, un tā kā te bija 3 gaisa cilpiņas, tad arī šeit mēs tamborējam 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Tātad pirmais, 1, 2, 3. Aizpildam vietiņas. Tālāk šeit ir 3 stabiņi ar vienu apmetumu. Virs katra stabiņa iepriekšējā rindā mēs tamborējam pa vienam stabiņam. 1, 2, 3. Tālāk nāk stūrītis. Lai stūrītis būtu spicis, šoreiz mēs darīsim tā, kad šajā te vietiņā stūrī mēs tamborējam 1, 2, 3 stabiņus ar vienu apmetumu, 2 gaisa cilpiņas, nevis 3 kā iepriekšējās rindās, bet 2, un atkal 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Ja kādam šķiet, kad es strādāju par ātru, un jūs nevarat izsakot līdzi, es ļoti atvainojos, varbūt var nopauzēt vai patīt atpakaļ, bet pa lielam man šķiet, ka šis pa spēkam būs pat iesācējam, ka viss ir skaidrs un saprotams, un es ceru, ka jūs tiekat līdzi. Tālāk. Mēs esam pie otrās malas, un atkal pirmajā virs pirmā stabiņa no iepriekšējās rindas mēs iztamborējam stabiņu ar vienu apmetumu, tāpat virs otrā un tāpat virs trešā. Te, kur ir 3 gaisa cilpiņas, arī mēs iztamborējam 3 stabiņus ar vienu apmetumu. Turpinam aizpildīt virs katras atstiņas iepriekšējā rindā. Mums ir vajadzīgs 1 stabiņš ar vienu apmetumu. Šeit, kur bija savienojošais stabiņš, arī iztamborējam stabiņu ar vienu apmetumu. Un šādi te turpinam uz apli līdz rindas beigām. Un atceramies, kad stūrītī ir 3 stabiņi ar vienu apmetumu, 2 gaisa cilpiņas un 3 stabiņi ar vienu apmetumu. Turpinam patstāvīgi un tiekamies rindas beigās. Esmu pabeigusi 5. rindu. Šādi izskatās mans kvadrātiņš šobrīd. Ļoti skaists, manuprāt. Vienkrāsainam materiālam labāk var redzēt to struktūru nekā raibam. Lai pabeigtu šo te kvadrātu, mums atliek savienoties 3. gaisa cilpiņā no apakšas, no sākumā, kur mēs sākām, un nobeigt darbiņu šādi te, nogriežam dilgu nost, izvalkam ārā un pievalkam, nostiprinam cilpiņu. Gribu atgādināt, ka ja jūs kombinējat vairākus kvadrātiņus kopā, rūpīgi sekojiet līdzi, lai atstiņu valdziņu skaits ir vienāds, lai tad, kad jūs gribēsiet šādi te satamborēt kopā,
sanāktu actiņu pret actiņu vienādi, lai būtu viegli savienot. Nu, un mums atliek ievilkt diegu galus, ņemam lāpām adatu. Un iemānam diedziņu starp rindiņām smuki. Man patīk strādāt ar metāla adatu, jo tā ir asāka. Un ar viņu var precīzi smuki ievilkt diegu, noslēpt tā, ka neko pat nevar redzēt. Un arī šeit maģiskai cilpai galā, kur mēs sākām darbu, ievērsim diegu. Diegs nāk ārā no šīs puses, tātad virzienā uz priekšu. Iedursim pāris pirmās rindas valdziņos. Noslēpsim, lai droši, ka nekas nevar izirt. Nogriežam diegu nost. Tagad tas ir mazliet krunkains, bet tad, kad satamborēsiet kopā un izmazgāsiet vai izgludināsiet, iztveicēsiet, tas būs skaists un plakants un gluds. Nu, tāds ir sanācis mums kvadrāts, tamborēts 5 rindās. Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Droši dalieties ar bildēm, ar komentāriem, kā jums izdevās, vai sanāca vai nesanāca. Liekat bildes, padalieties, ko jūs no šiem te motīviem esat uzdarinājušas. Neaizmirstiet par īkšķīšiem, par piesakošanu. Un tiekamies nākamajos video. Visu labu!